Kubas kontekstā mums visiem ir tāda kā nepabeigtības sajūta šos gadus bijusi, jo 2004.–2005. Gadā mēs rakstījām otro albumu, gandrīz jau tikām līdz beigām, bet beigās viss pašķīda, pajuka un tās labās idejas tā arī netika realizētas. Tā nepabeigtības sajūta mazliet traucē, un faktiski pateicoties šim uzaicinājumam, mēs esam atkal saspēlējušies, sajutuši to, ka mēs varbūt tomēr esam gatavi ierakstīt un pabeigt šo te otro albumu, jo materiāls ir sacerēts, vienkārši tas ir jāiemūžina, jāizdod. Visiem bija uzreiz interesi, ka visiem arī bija kaut kāds laiks, ko varēja veltīt. Man liekas, nāca impulss no tevis, vai ne? Jā, es zvanīju Jānim 2000. Gada jūlijā. Dienu vai tajā pašā dienā, kad man bija ansamblis kopā ar Kārli Kazāku. Un es nācu mājās no mēģinājuma Jelgavā, viens pats. Jā, un bija karsta vasaras diena, pēcpusdiena, varbūt vakars. Un es sapratu, vienkārši ejot sapratu, ka ir beigusies. Nu, man pirmā grupa priekš manis ir beigusies. Sastrīdējāmies. Nu, tā ļoti lēnām. Pat nesastrīdējāmies, mēs atlūzām kā tāds aizbergs no kontinenta. Un tad es zvanīju Jānim. Mums bija pirmais mēģinājums tajā pašā gadā, bija tieši iznāca Davas albums, Doves. Mums abiem ļoti patīk. Satelītas kontekstā mēs jau bijām aizpeldējuši tādā postroka vilnī mazliet, klausījāmies Mogwai, Tortoise un Godspeed un tam līdzīgas lietas. Un Arnis vēl bija uz tā ģitāra mūzikas viļņi. Un kaut kā mums laikam tā īsti negāja kopā, man liekas, tā roka muzicēšana. Nu, tādā ziņā, kad es biju jau uz citas frekvences mazliet kaut kādā veidā. Galvenais punkts, manuprāt, kas izveidojās, bija, kāpēc es vispār pieslēdzos Kubai. Es atcerējos, bija kaut kāds 2000. Gads, kad es savā īpašumā iegūju Rhodes. Pēkšņi SSLV parādījās sludinājums. Es pat atceros to dienu, es biju ciemos pie kaut kāda drauga, un man bija jābrauc viņu nopirkt. Daldola pēdējā koncertā tu netīšām bija pie Tonus, atceries ārā? Es atceros, jā. Un mēs tur kaut ko, un mēs viens otru zinājām. Tas bija prāta vērts koncers, kur jūs iesildījās, man liekas, tā bija. Droši vien jā, bet mēs viens otru zinājām, un tā bija pirmā reize, kad mēs pa īstam runājām. Faktiski īstenībā tas sakrīt ar to laiku, kad no identitātes trūkuma ir tāds vakums. Tā izklausās, ka viss sakrīt kaut kādā brīdī. Tas pārējais drusku neveikls vēl. Man liekas, ka tas soliņš pēc pirmā piedziedājuma tiek izspēlēta vienreiz vēl tēma, bez tā uzreiz, jā. Tad iestājās tas ķēniņš. Loģiski, jā. Jo viņš foršs tāds pārsteigums. Kuba nav skaņdarbi, Kuba ir skaņa. Es tā teicu, jā? Jāspēc, tas ir 2001. 2000. gads, tad nebija ne YouTube, ne tur. Jā, bija 5 gadi pirms YouTube, jā. Un Jānis strādāja burvīgajā mūzikas veikalā Upe, un tur taču bija viss, Man bija tā iespēja pasūtīt jaunākos, aktuālākos ierakstus, ne tikai man, bet arī pašam veikalam dienā 2-3 eksemplāros un klausīties. Tā mēs ieguvām Siguros, Tortoise un tā tālāk. Bet tajā laikā, kas bija tāda karstā prece parādījusies uz plauktiem,
bija šis te lounge, chill-out bāri, Buda bāri, visu šāds te jazzy lounge izlases, un bija Saint Germain, Gotham Project un tādas lietas. Faktiski Kuba arī šādā kontekstā veidojās, jo tās arī ietekmes bija, kas bija blakus mums. Es ļoti skaidri atceros to brīdi. Es atceros aizgājis mēģinājumu telpu, un kad es piesēdos pie tā Rodes, ka Gonza atļāva. Tas Rodes bija, viņš ir tā kā Kubas tāds, no turienes tas dzīvā skaņa. Jā, tas ir viss, turpinot stāstu par pirmo mēģinājumu, kas bija bez Gonzo, un pēc tam, kad Arnis atbrauc ar Mārtiņu kopā, kas jau ar Rodēm, tur, ka ieslēdzās. Tad jā, tad visi tie postroka gājieri, kas bija nosēdušies jau kopā ar Rodes skaņām, un man tajā laikā vispār bija tāds tā kā... Es zināju Mareku, kurš zina no galvas visu Napalm Death, un gadu vēlāk viņš mācēja atšķirt 42. gada franču džezu no 51. Britu ierakstiem. Bet ir svarīgi atcerēties, ka tas bija laiks, kad tu aiziet pie Jāņas mājām, Jānim ir Čikore albums, un tu viņu uzliec un mēs klausamies. Tas nav tā tagad izņem telefonu tur vai YouTube'ā, tur dzird. Es atceros, Liepājas Cinkarā pienāca viens no žūrijas, nesauksim vārdā. Un viņš teica, ka jūs galīgi, kas tas vispār ir? Grupa Kuba, bet jūs taču vispār nezināt, kas ir Kubas mūzika. Un teica tā, bet mēs jau it kā nespēlējam Kubas mūziku. Un starp citu, es pārtraucu, šī ir mūsu pirmā intervija. Pirms tam grupa intervijas nesniedz. Jā, īpašais nosaukums vairāk saistās siltām zemēm, vispār otru zemeslodes pusi. Šie muziķi muzicē, bet pagaidām viņi intervijas nesniedz. Tādēļ informāciju par viņiem lasiet slīdošajā titrā. Tādēļ, lai skan mūzika. Tāds bija uzstādījums. Tas ir būtiski atcerēties. Nē, bet būtiski, ka tu arī statiski nebildējies. Es arī nebildējos, jā. Ka Jānis Šilda bildē nav, jo viņš statiskajās bildēs nepiedalās. Slavenajā LNT brokastu šovā, kur mums arī pieteica kā grupa ar karību ritmiem un ko tur, ja? Tad ir apakšā. Karību ritmu nav. Mēs jau nepaskaidrojām neko, jo mēs intervijas nesniedzam, un tad nabaga diktori mēģināja kaut ko saprast, bet apakšā bija titri grupa, intervijas nesniedzam. Bet jā, par to nosaukumu, šķiet tā bija filma ar nosaukumu Cube, zinātniskās fantastikas šausmu filma, kosmiska kaut kādā apokaliptiskā. Bet kurš to filmu redzēja? Un mēs esam nejauci tā ir tā. Jā, un tā bija tā atsauce uz to Cube, Kuba. Un tad Toma pirmie soļi žurnālistikā rakstot Kubas relīzi. Tas ļoti grūti, man pat grūti saprotams teksta kopums, kas skanēja pēram tā, ka Kuba iekavās rakstām un mazo burtu. Nav saucāms par projektu, bet nav arī grupa. Un tad ļoti daudz par to, kas tas nav, bet gandrīz nekas par to, kas tas ir. Es domāju, ka tas ir ļoti labs koncepts, vienkārši ņemt nosaukumu un runāt par to, kas tas nav. Jo kas tas ir, mēs varam izdomāt ļoti, ļoti elementāri. Tieši to Toms arī darīja. Un tas ir tāds šaurs spektrs, un Toms izdarīja to, ko vajadzēja. Viņš atvēra mums interpretācijai laukumu, kurā mēs turpmāk arī spēlējāmies, arī ar visām intervijas nesniegšanām un inkognito. Bet būtībā mēs ar tādu sajūsmu par džezu nespēlējam džezu. Nē, jā, tas ir. Es izvairītos no Gunārs iespējas, ka mēs jūsmājam par džezu, bet par mūziku, kuri ir jūsu džezs.